Sveiciens! Šodien gribēju parunāt par rakstietu, kuru man šodien uzrunāja. Kaut gan šī rakstieta man uzrunāja jau no laika gala, kopš kļuvu ticīgs. Šodien tā uzrunāja man īpaši. Jo, vairāk papētot Bībeli, mēs saprotam par to, kas ir pamati. Un tie pamati, ka mums ir jāzina, lai arī lasot Bībeli, tu saproti, ka tu neko nesaproti bieži vien, jo tu vairāk viņu lasi, jo vairāk viņu gribās. Tā kā saprast un iepazīt, un tu saproti, ka tas viss dzīves garumā pētāms un studējams materiāls Dieva vārds. Ja? Es gribu lasīt no Mateja evaņģēlija 22. nodaļas 11. panta. Konteksts tur ir par to, ko Jēzus aicina uz kāzām, kuri bija aicināti, kuri nebija cienīgi, un tad Jēzus teica, aiciniet visus ļaunus, labus, kāzu mielas ir atvērts. Un tad tālāk te ir 22. nodaļā 11. pantā Mateja evaņģēlijā rakstīts, un kad tas karalis nāca iekšā, lai apskatītu tos viesus, viņš tur redzēja kādu vīrieti, kuram nebija virsū tāda laulība drēbe. Tajos laikos tajā kultūrā cilvēks, kuram nebija speciāli kāzu tērps, nevarēja palikt kāzās. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs moments. Ja mēs neesam paļaujušies uz Jēzus Kristus asinīm, uz to, ka viņš nomazgā mūs, ka viņš dod šo balto tērpu, kā atklāsmes grāmatas sākumā rakstīts. Viņš dod baltas drēbes. Ja mēs šo tērpu neesam pieņēmuši, viņa taisnība, nevis savu taisnību, tad mēs esam tajā iekļauti šajā rakstvietā, kur viņi izmetam ārā vienkārši. Un viņi nenonāks līdz aizraušanai, kur ir apsolīta Bībelē. Viņi būs 5 ģeķīgo jauno vidū. Un tālāk, 12. pants. Un viņš, tas ir karalis, teica viņam, draudziņ, kā tas nāks, ka tu nāc iekšā šeit, nebūdams tērps ar tādu laulību kā uz drēbi virsū? Un viņš bija mēms. Viņam nebija, ko karalim atbildēt, un viņš tur bija atradies nelegāli. 13. pants. Tad tas karalis teica tiem saviem kalpiem, sasieniet viņu, un tas ir viņu bez tām kāzu drēbēm, rokām un kājām, un aiziet viņu prom, un metiet viņu iekšā galējā tumsībā, tur būs raudāšana, zobu griešana, jeb ciešanas. Lūk, tas ir tik svarīgs jautājums, paļauties tieši uz Jēzus Kristus izlietajām asinīm, uz viņa glābšanu. Saprast, ka es pats neesmu cienīgs vienkārši, man darbi necienīgi, viņi netīri, man taisnība nav pareiza. Ne jau tāpēc, lai es aizsargtu savu dzīvi ar to, ka es varu it kā darīt muļķības, nē, bet tajā, ka mums ir jāpļaujas uz Jēzu, jādod viņam gods un jāpļaujas uz viņa izlietajām asinīm, tad mūsu tērps būs tīrs, un tad mēs nebūsim šīs bīstamās raksturvietas, tā kā ietvaros. Un tad vēl gribu lasīt no Mateja evaņģēlija 7. nodaļas arī saistībā līdzīga ar šo, tas ir, kur Jēzus runā par to, kad ir šie reliģiskie farizējiskie mācītāji. Un, piemēram, kā 7. nodaļā 22. pantā rakstīts, daudz nāk uz mani tajā dienā, kungs, vai mēs neesam pravietojuši iekš tavu personu vārdu? Un vai iekš tavu personu vārdu mēs neesam izdinuši ārā vēlnus dēmonus? Vai mēs neesam iekš tavu personu vārdu darījuši daudz brīnumainus darbus? Kāds darbiņus viņi darījuši ir visādus. Sēdējuši pie galda, fantazējuši, filozofējuši un ko tik nav darījuši un gars pat zinuši ārā. Bet viens lietas viņai trūkst, viņi ir bijuši paštaisnī. Paštaisnība ļoti bīstama lieta izrādās. Tālāk, un tad 23. pants, un tad es atklāti paziņošu viņiem, es nekad jūs neesmu pazinis. Ejiet prom no manis, jūs, kuri dariet